vidusskolas 4. klasē. Dzīve ir nežēlīga. Man ir daudz teicienu sākot ar kaut kā negribējās tik piemīlīgi. 3 gadu vecumā es teicu, kā par dzīvi padomāju. Šis stāsts būs par reizi, kad man jau bija 5 gadi. Mana mīļa kaimiņiene, kuru pat ieraugu pa logu, skrien ārā no mājas, lai samīļotu. Tā nu vienā reizē vasarā es esot skrējusi viņu apkārt, pēc tam apsēdusies turpat viņas pagalmā zālē, lūkusi pa stiebni un zāli. Pēc mazu brīdni es prasīju: Skaidri, tu zini? Viņa teica, nu, es vēlreiz jautāju, bet Skaidri, tu zini? Viņa teica, droši vien ne, bet tu jau man izstāstīsi. Es esot brīdni paklusējusi un teikusi: Zini, Skaidri, dzīve ir nežēlīga. Skaidrība pēc tam vecākiem stāstīja, ka nāpina noturējusies, lai ei smieklā neiekristu ravētajā puķu robē. Ezītis. Ezītis atrada grasi, tai pašā reizē brauca garām kungs. Ezītis paskatās uz kungu un saka: Kungam nav tā, kas man ir. Kas tev tur ir tāds sevišķs, prasa kungs. Ezītis parāda grasi. Kungs sadusmojas un atņem grasi. No Ezītis saka: Redzi, ka nebija, ja būtu bijis, nebūtu atņēmis. Kungs jau neārkāk sadusmojies nosiež grasu zemē. Ezītis saka: Redzi, nu, nobijās no manis un nosvieda. Kungs redz, kā rezi nevar nekā sarunāt, sēdās, ka ir tā dusmīgs aizvaroca projām. Pele pieskrien pie ezera, kur peldas Nīlzirgs. Pele kliedz: Iznāc ārā, iznāc ārā! Nīlzirgs lēnā izkāpīja no ūdens. Pele: Paldies! Man tikai vajadzēja redzēt, vai tu neesi uzvilcis manas peldvietas.